Tikitā. Skaita laika man sudrabā mūksanīts kabatā. Tikitā. Dzīvi dzīvojam vienreiz kā nekā. Aizvadītajā sestdienā, 15. maijā, Ikšķelē norisinājās vēl kāds nebijis pasākums – ģimenes svētki. Uz svētku kulmināciju koncertu ģimene Latvijas lepnums un spēks Ikšķeles brīvdabas estrādē pulcējās simtiem visdažādāko vecumu ikšķelieši. Mātes dienas priekšvakarā rīkoties svētki un koncerts bija ne tikai sveiciens visa plašā novada ģimenēm, bet īpaši 5 labākajām, gudrākajām, stiprākajām ģimenēm, kuras izpelnījušās atzinību arī līdzcilvēku vidū. Mēs esam pulcējušies, lai pirmo reizi novada vēsturē pateiktos tiem cilvēkiem, kuri ar savu ieguldījumu ir veicinājuši ģimenes vērtību stiprināšanu sabiedrībā. Ļoti ceru, ka ar katru gadu šie svētki paplašināsies un kļūs kā neatņemama mūsu novada kultūras tradīcija. Vēžu galiem debesīs, tavs vārds lai paliek ierakstīts, kā dziesma klusumā, tumšā dziļumā, tevi glabājas neredzams rīts. Apbalvojumi un goda raksti tika pasniegti ģimenēm 5 nominācijās. Zelta pāra titulu saņēma Dzidra un Jānis Uļģi. Kā lieliskākā mamma tika apbalvota Daiga Gailāne, bet lieliskākais tētis Ģirds Judris. Talantīgākās ģimenes titulu ieguva Žaneta Žvīguras un Uģa Tirziša ģimene, bet izpalīdzīgākās ģimenes Kristīna un Alvis Krilovski. Ikšķeles novads ir bagāts ne tikai ar radošiem un gudriem cilvēkiem, bet arī ar stiprām un laimīgām ģimenēm. Mēs esam lepni, ka mūsu vidū ir gan talantīgās un izpalīdzīgās ģimenes, gan lieliskās mammas un lieliskie tēti, gan arī pieredzes bagātie zelta pāri. Tās ir ģimenes, kuras ir rakstāmas ar lielo sākuma burtu "Paldies viņiem!". Ģimenes svētku atzīmēšana aizdītajā sestdienā ikšķelieši sāka jau 11. no rīta. Vidusskolā darbojās vairākas darbnīcas – filcēšana, ziepju pagatavošana, stikla apgleznošana, leļu darbnīca. Neviens vien ikšķelietis savu artavu deva arī kopdarba gobelēnu veidošanā. Netrūka arī izklaides ārpus telpām. Pļaviņā pretīm skolai notika dažādas atrakcijas, varēja uzspēlēt milzu domino, spērt pirmos soļus fotografēšanas mākslā, kā arī iemēģināt piepūšamās atrakcijas. Zanda Treško, Ogres televīzija.